Mana mīļā labā auditorija. Nu ko, pavasars ir pienācis, smaidīgāki paliekam. Pavisam domas savādākas, protams. Es jums nebeigšu pateikties visiem tiem, kas joprojām sūta man sirsniņas, visādas pateicības vārdus. Nu, jūs esat pasakaini man. Nu, tiešām baigi pasakainie. Es mazliet pastāstīšu par to, ko cilvēki man ir rakstījuši pagājušās nedēļas laikā. Ļoti daudzi prasa, cik ilgā laikā var nopelnīt. Draugi mīļie, es ļoti ieteiktu visiem, paskatieties vēl kādu manu video. Paklausīties ne tikai vienu, kas jūs uzrunā, bet ir vēl vairāki. Tur ir diezgan plaša informācija, paklausās vairāk šos video. Jo man katru reizi ir jāatkārtojās, un tas aizņem laiku, kurš šeit gan ir ierobežots, bet, mēģināšu īsumā pastāstīt. Cik te var nopelnīt? Draugi mīļie, tas būs atkarīgs tikai no jums pašiem. Kā jūs strādāsiet, cik aktīvs jūs būsiet. Jo tāpēc, kad es vienmēr saku, nākat manā komandā visi aktīvie cilvēki, kas nav slinki. Un tad no jūsu darbiņa, cik aktīvs jūs būsiet, tā jūs arī pelnīsiet. Atkārtošos, protams, atkal, šis projekts ir informatīvs. Te ir jāliek video un jāstāsta par kompāniju, kuru jūs laika gaitā iepazīsiet no A līdz Z. Un tas ir viss, kas te ir jādara. Te nekas nav jāpērk, te nekas nav jāpārdod. Te nekur nevienam nav jāuzbāžās ar lietām, kas mūsdienās vairāk nav vajadzīgas. Tīri informatīvs. Ja jums ir internets, pieslēgums, telefons ir vienīgais jūsu darba rīks. Vairāk ite nekas. Lūk, un jo vairāk jūs būsiet aktīvs, jo vairāk jūs ieinteresēsiet savu auditoriju. Jo vairāk nāks pie jums cilvēki ar jautājumiem, jo ātrāk jūs veidosiet savu komandu, un no tās jums nāks peļņa. Respektīvi laiku es jums pateikt nevaru. Tas ir nenoteikts, tas ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Tā kā mūsu projekts ir starptautisks, šeit apmācība notiek krievu valodā, jo to arī jūs man daudzi prasiet, kāpēc krievu valodā. Tāpēc, ka viņa ir starptautiska. Ļoti daudz mūsu latvieši dzīvo ārzemēs, ļoti daudz krievu tautības cilvēku, kas ir, miljonus projektā cilvēku. Arī dzīvo visās pasaules malās, tāpēc šis projekts ir starptautisks. Un peļņa nāk dolāros, kuru pēc tam savā kabinetā var samainīt uz jums vēlamo valūtu. Šajā komandā es aicinu visus tos, kas grib pelnīt, sākot no 18 gadiem. Mīļie draugi, vai tiešām mēs esam dzimuši, lai strādātu visu mūžu līdz pēdējam elpas vilcienam? Pasakiet lūdzu man, vai mums dzīvē nav alternatīvas? Skatieties, kā mums arī tagad piegriež skābeklī, ja? Tagad jūs varēsiet strādāt, cik jūs gribiet. Entākas stundas ar 14 jau būs pa maz, jo virsstundas mums tagad tikai 50% apmaksā, svētku dienas, brīvdienas arī 50%. Tad pasakiet, cik stundas jums dienā būs jāstrādā, lai jūs kaut ko mēneša beigās varētu sagrabināt, draugi mīļie.
Mūsu dienās nevar paļauties uz vienu algu. Tas nebūtu prāta darbs. Ir jābūt kaut kādam papildus ienākumam, kaut kādam drošības pilvenam, uz kura jūs varētu pēc tam paļauties. Jo kas ir viena alga? Nedod Dievs, jūs kāds saslimsiet. Nevarēsiet atgriezties darbā. Vai arī aiztaisīs jūsu darba vietu ciet. Labi, ir iespēja, iestāties bezdarbniekos, saņemt to bezdarbnieku pabalstu, bet cik ilgi? Vai tas būs tas drošības pilvens, kas jums palīdzēs turpmāk dzīvot, izdzīvot? Nezinu vai. Bet tas ir katra cilvēka uzskatīt savādāki, dažādi skatījums uz to arī, protams, dažādāks. Tāpēc es ieteiktu, piesakieties mūsu projektam. Piesakieties, draugi, jo te pazaudēt nevar neko. Īpaši griežos pie tiem manas auditorijas cilvēkiem, kuriem ir kredīti, kuriem ir tiesas izpildītāji. Mīļie mani, nākat. Es nesolu, ka jūs atbrīvosieties 5 minūšu laikā no šīm problēmām. Nē, tā tas nenotiks. Bet iespēja neilgā laika posmā risināt šo problēmu šeit ir 100%. Kāpēc sevi mocīt, naktīs negulēt, kas būs, kā tālāk būs, cik ilgi es te vilkšu tos parādus, nākat un mēģiniet no šīs problēmas pēc iespējas ātrāk atbrīvoties. Šeit cilvēki, kas pelna ļoti smukas naudas, ticiet man, viņiem ir domāšana savādāk, viņiem dzīves uzskati ir pavisam savādāki. Viņi redz savu nākotni, jo viņi te var nopelnīt. Un cik tādu nav mūsu komandā? Nākat, jā. Tad vēl ko es gribu teikt, atkal par to pašu piramīdu. Sakiet lūdzu tie, kas man raksta kārtējā piramīda. Jūs zinat, ko nozīmē šis vārds? Vai jūs esat dzirdējuši, ka internetā visur ir piramīdas? Tas nozīmē, ka citu iespēju nopelnīt nav. Mums ar piramīdu vispār nav nekāda sakara. Piramīdā jūs ieguldīsiet miljonus un saņemsiet procentu. Šeit jūs nopērkat savu biznesa galdu, kurš jums nesīs peļņu, un viss, un vairāk nekas jums nav jāiegulda. Pilnīgi nekas. Un jums ir sava komanda, jūs veidojat savu komandu, jūs pats esat sev šeit noteicējis. Gribat šodien strādājat, ieliekat video, negribat paņemat brīvdienu. Jūs paši regulējat savu darbu. Un ja jums tiešām jūs paliekat kādreiz dzīvē bez darba, vai šis nebūtu lielisks vēl ienākuma avots? Jā, te ir jāpamācās. Te, protams, ir jāpamācās. Mums apmācība šeit ir bezmaksas. Ja citās kompānijās ņem bargu naudu, tad šeit apmācība ir bezmaksas. Cik atapīgs būsiet, tik ātri iemācīsieties, citu es nevaru pateikt. Jo tas ir no katra cilvēka prāta spējām. Ir cilvēki, kas ļoti grūti uzņem informāciju, ir cilvēki, kam ļoti ātri ir saprašana, kas notiek, kā notiek. Jums vajadzētu veltīt sākumā 1 stundu dienā. Vairāk nemaz nevajag. Lai pēc tam no lielās informācijas uzplūdes jums nav galvā tur nekāda saprašana. Nē, to nevajag. 1 stundu iesākumā pilnīgi pietiek. Un pamācīties, izstudēt, jo mums ir matricas projekts,
kurš nes peļņu. Šī mārketinga matrica ir jāiepazīst, viņa ir jāizpēta. Viņa tā kā reizerēķina apmēram jāiemācās, lai jūs zinātu, kur veidot cilvēkus, kā viņus veidot, kā no viņiem gūt sev peļņu, kā jūsu komanda nesīs jums peļņu. Tas viss mums ir pieejams apmācībā. Tad vēl ko gribu teikt par to pašu piramīdu. Jā, protams, kad ļoti daudzi no manas auditorijas raksta, ka viņi ir savā laikā ļoti apdedzinājušies, un tādi ļoti daudz. Ļoti. Ar kādiem mērķiem katrs ir gājis tanī piramīdā, grūti pateikt. Katram noteikti savas vēlmes bijušas, savi sapņi, bet rezultāts beigās ir bēdīgs. Tā ir piramīda. Šeit jums peļņa nebeigsies nekad. Jo ilgāk un ražīgāk strādāsiet, jo lielāki ienākumi jums nāks uz jūsu kabinetu, uz jūsu maciņu. Tā kā tas jau, kā jūs veidosiet pats un kā jūs to darīsiet, cik prasmīgi, par to mēs vairāk arī neatgriezīsimies. Es ceru, ka tas ir skaidrs. Jūs man daudzi rakstat, kas tad ir jādara? Principā jādara cilvēki mīļie nav nekas. Ieliekat video, sekojat līdz saviem ienākošiem cilvēkiem, kontaktējieties ar viņiem, dodiet viņiem padomu, tā kā es dodu padomu saviem jauniem kolēģiem, kuri nāk. Viņiem ir pieejama visa informācija, un tas ir viss, kas ir jādara. Nekas grūts. Vienkārši pašiem ir jāsaprot, kā pasniegt savai auditorijai informāciju par šo komandu, par šo projektu. Tā kā es jau iepriekš teicu, šeit ir cilvēki no 58 valstīm. Man liekas, vai tik jau nebūs 59. Jo dzirdēju, kad ir atnākuši vēl cilvēki, nepateikšu no kuras valsts, lai es nenokļūdītos, bet man tā šķiet, ka jau būs 59 valstis. Tad iedomājieties, kāda komanda vispār ir šajā kompānijā. Ir ļoti daudz pensionāri. Atkārtošos, biju iepriekšējos video likusi stāstiņu par pensionāriem. Viņi te ir ļoti daudz, mežonīgi, un viņi smuki pelna. Protams, jūs man kāds rakstīsiet atkal un teiksiet, kas pa muļķībām, kas tie pa meliem un kas tas. Cilvēki mīļie, kamēr jūs pats neesat pārliecinājies, kamēr jūs pats neesat iepazinies, jūs neko nevarat pateikt. Jūs varat tikai muļķību, kaut kādu sūdzību uzrakstīt, un tas ir viss, jo saprašana jums nav nekāda, kamēr jūs pats neesat šī projektā. Tā kā asaniet tās mēles, cik gribiet. Varu pateikt tikai vienu. Divāna sēdētāji, tie ir tie, kam nav ko darīt, un lai īsinātu savu bezdarbības laiku, to vien dara, kā visos sociālos tīklos raksta visādas nejēdzības. Bet varbūt tas ir jūsu hobijs. Kas to zina? Tad vēl ko es vēlētos pateikt par šo drošības spilvenu. Kā mūsu kompānijā šo projektu sauc drošības spilvens, tā es arī jums viņu pasniedzu. No šīs peļņas, kura jums nāks, un viņa nāks jums ļoti bieži. Kā jūs pats pelnīsiet, tā jūsu jaunie kolēģi jums pelnīs naudiņu. Viņi pelnīs arī sev naudiņu. Naudas plūsma šeit nāk visu laiku. Kā teicu, tikai ir aktīvi jāstrādā un jāveido savu video. Un tas ir tas drošības pamats, ja gadījumā jums dzīvē kaut kas notiek, vai jūs paliekat bez darba,
jums ir kur smelties līdzekļus. Protams, sākumā nebūs fantastiski tūkstoši, entākie miljoni, nē. Būs reāli naudiņa no pirmiem galdiem, lai nedzīvotu bez naudas. Jo mums ir, mūsu projektā ir 2 līnijas. Viena ir naudiņa katrai dienai, un viena naudiņa ir lieliem ienākumiem. Bet viņas strādā abas vienlaicīgi. Viņas abas nes jums peļņu. Kā katras dienas galds, tā arī lielai peļņai galds nes jums ienākumus. Vispār šitas ir unikāls projekts. Goda vārds unikāls, otra nav tāda. Jo te ir izdomāts viss līdz pašam sīkumiņam. Un šis projekts ir domāts vienkāršiem darba cilvēkiem, kuriem dzīvē ir gadījušās lielas nopietnas problēmas. Droši vien mēs katrs no rīta mostamies ar savām domām, ar savām problēmām. Jā, pavasars ir klāt, problēmas nekur nav pazudušas, viņas tāpat mums nāk līdz, bet šeit ir iespēja no viņām atbrīvoties, draugi mīļie. Nākat, tiešām nākat, pamēģiniet. Jo tie, kas ir piereģistrējušies, neviens nav aizgājis prom, jo neviens nav nožēlojis, kad ir spēris šādu lēmumu. Tikai telefons ar internetu, un vairāk neko jums nevajag. Jūs varat aizbraukt kaut kur uz laukiem, jūs varat aizbraukt kaut kur uz ārzemēm, ņemat telefonu līdzi, un jums ir iespēja sakomunicēt ar saviem jauniem kolēģiem, paskatīties, kādas peļņas jums ir ienākuši jūsu kabinetā. To jūs visu varat darīt savā brīvajā laikā, jo šeit darbs ir no mājām. Jā, tie, kas strādā algotu darbu, tie arī var apvienot. Protams, būs grūtāk, nebūs tik daudz brīva laika, jo, kā es teicu, mums ir nogriezts tagad visas iespējamās piemaksas, un būs jāstrādā vēl ilgākas stundas, vēl ilgāks laiks jāpavada darbā. Bet neskatoties uz to, tie, kas strādā algotu darbu un grib šeit pievienoties, iesaku neatstāt pamatdarbu. To var paspēt aiziet prom no darba jebkurā momentā, kad jūs sapratīsiet, jā, šeit man ir droši, es droši varu iet prom no darba, jo es zinu, ka man šī projektā nāks peļņa. Es nepalikšu bez naudas. Tikai tad. Ātrāk gan es neieteiktu, bet tie, kas meklē kaut kādu darbu, kam nav ienākumi, draugi mīļie, nu šeit ir iespēja. Šeit ir iespēja nostāties uz kājām, sākt normālu sev dzīvi. Mums ir tādi pensionāri, es jums pateikšu, asbestantiņas. Viņām ir tik daudz enerģija, viņas liek video, viņas liek arī, mums ir kompānijām saziņā, mēs liekam, uzrunājam, apsveicam visus jaunos partnerus, jaunos kolēģus, jaunos viesus, kas nāk jau. Mums ir iespēja aprunāties, dot informāciju, pastāstīt. Mēs katrs nākam ar savu dzīves vēsturi. Mēs to pastāstam, mēs padalāmies. Un mūsu tantuki, tā sauksim viņus, viņi vispār ir bez kompleksiem. Un ticiet man, viņi tādi, kādi viņi ir, viņi smuki pelna. Jā, viņiem nāk smuks naudiņas. Bet viņi arī strādā. Ir, kas strādā jau no kompānijas atvēršanas, mūsu kompānijai augustā būs 8 gadi. Ir, kas ir atnākuši nesen, dažādas iemaņas un dažāda prakse ir šeit cilvēkiem, kas šeit strādā, kas šeit pelna, tā teiksim. Un vēl kas,
šis projekts iet mantojumā. Pienāks jums vecumdienas, paliks pa grūtu komunicēt. Uztvere būs savādāka. Jūs droši varēsiet šo savu projektu, teiksim, savu biznesu, tā varbūt pareizāk, nodot bērniem. Bet jūs sākat no nulles. Bet tas, kas paņems mantojumu, tas jau strādās attīstītā biznesā. Viņš jau būs attīstījies, viņš jau būs ieguvis savu peļņu, savu auditoriju, savu komandu nostabilizējis, jo komandā var nākt neierobežots cilvēku daudzums. Tāpat kā pelnīt, šeit nav limita. Šeit var pelnīt līdz bezgalībai. Cik jums būs enerģija. Tā, ko es vēl jums vēlējos pateikt? Jā, par to komandu, kas mums ir. Kā es teicu, viņa pastāv 8. gadu. Tie, kas nopietni ieinteresēsies, jūs atnāksiet pie manīm telegramā. Un es jums pēc jūsu vēlēšanās parādīšu visus kompānijas dokumentus. Atļaujas, certifikātus, licence. Jo mūsu kompānijai katru gadu izdod jaunu licenci uz gadu. Jo gada beigās mums ļoti nopietna pārbauda. Un tad izlem, vai mēs saņemam jaunu licenci vai nesaņemam. Ja mēs katru gadu 8 gadu laikā saņemam viņu, tad izdariet slēdzienus paši. Jā, tad vēl par tādu lietu, ka cilvēki raksta, vai es te internetā izstaigāju, tur prasa ieguldījumus, tur prasa ieguldījumus, tur jāiegulda nauda, šur, tur, it nekur. Mīļie draugi, tur, kur prasa lielas naudas, tad ziniet, ka tā ir krāpnieku kompānija. Mums ir vienreizējā iemaksa tikai biznesa galdam, savam. Un nekādam, ne onkulim, ne tantei, jūs pērkat sev, ar ko jūs strādāsiet un kas jums nesīs peļņu. Bet visur tur, kur prasa vēl un vēl un vēl, un tas ir pa maz, ko jūs samaksājat, mums vajag vēl, lai jums tur uzlabotu jūsu finansiālo stāvokli, vai lai liktu lielāku peļņu jums klāt, tie visi ir krāpnieki. Un tādi ir daudz, tādi 90% internetā. Diemžēl, jā. Tikai 10%, viens vēl tāds mazumiņš ir tās kompānijas, kas strādā godīgi. Un, protams, mēs esam tādā 10% skaitā. Vēl, kas man neiet no galvas ārā, es ļoti atvainojos par tām piramīdām. Draugi mīļiem, no tā, ka jūs dzirdat šo vārdu, jūsu dzīves situācija nemainīsies, piekrītat? Jā, ir daudzi ir, kas ir tikuši piramīdās, daudzi darbos ir kolēģi un draugi, kas ir, ne tur iegājuši, ne tādā kompānijā, kur pareizajā, kur vajadzētu. Bet, diemžēl, šī kompānijā ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas ir apdedzinājušies. Un kuriem ļoti grūti bija pieņemt lēmumu, lai ienāktu šeit un lai atkal neapdedzinātos. Un no šī domām mums rodas arī šīs bailes. Tāpēc mēs baidamies, kad tikai atkal mēs neuzkāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, kur jau mēs esam bijuši, un mums tagad ir parādi jūra, mums tagad ir tiesa izpildītāji, mēs esam kredītus paņēmuši, un ko tagad darīt? Bet tādi mēs tā esam, es neteikšu, ka visi, bet lielākā daļa.
Jo mums ir katru dienu, 2 reizes dienā video zvani, kur cilvēki stāsta, neteiksim cilvēki, bet spīkers, kas vada šo video zvanu, viņš arī pastāsta savu dzīves vēsturīti mazliet, un kad tu paklausies, nu jā, visi ir kādreiz iegrābušies, teiksim tā. Visiem ir, kas ir nākuši uz šo projektu, visi ir nākuši ar pasakainojuma parādiem. Kam lielāki, kam mazāki, protams, bet visiem ir parādi bijuši. Bet neskatoties uz to, laika gaitā, kā jau teicu, katram tas ir individuāli, ir iespēja no šiem parādiem atbrīvoties. Tā kā, draugi mīļie, es gaidu jūs telegramā, atkārtošu vēlreiz, kā var ienākt. Es esmu ielikusi foto, uzzīmēts, kā to var izdarīt. Bet pateikšu tagad vārdiem. Blakus šim video kreisā pusītē ir aplīts ar manu profilu. Nospiediet uz to. Jums atvērsies telegrama lapa, kur apakšā ir rakstīts telegram un mans lietotāju vārds ar angļu burtiem. To jums vajag ievadīt, kur ir rāmītis poisk čata. Ievadiet to, un jūs būsiet pie manīm telegramā. Un tur es jums sniegšu daudz plašāku informāciju ar dokumentiem, ar pierādījumiem, ar apmācībām. Varēsiet daudz lasīt, daudz klausīties šeit. TikTokā man tādas iespējas nav. To var darīt tikai telegramā. Tāpēc saprotiet, lūdzu, tie, kas man raksta, atsūtiet. Šeit nav iespēja atsūtīt. Šeit ir iespēja tikai pastāstīt. Bet telegramā tur ir iespēja daudz plašāk. Tur jūs varēsiet pievienoties video zvaniem, klausīties. Jā, video zvanu, ko es teicu, mums notiek 2 reizes dienā pa 1 stundai. Un to vada tie spīkeri, kuriem jau ir liela pieredze, kuri strādā šeit vairākus gadus. Kā teicu, kompānija būs 8 gadi, ir kas strādā 8, 7, ir kas 6, ir kas gadus strādā, kas jau sasnieguši labus rezultātus. Ir dažādi, bet vada viņus ar pieredzi mūsu labākie spīkeri. Tā kā, ja jums ir finansiāls problēmas, šeit ir iespēja viņas atrisināt. Lēnām, nesteidzoties. Kā teicu, 5 minūšu laikā nedabūsiet naudu. Nē. Bet pastrādājot, pamaucoties, saprotot, jūs varēsiet no viņiem atbrīvoties. Tā kā jauku jums dienu un gaidu jūs visus pie sevīm telegramā.